Sākums dienai vienkārši superīgs. Viss krīt, gāžās, nenotiek kā vajag. Absolūti esmu aizkavējušies pa pusotru stundu un ārā šobrīd vienkārši pērkoņa negaiss un mēs visu krāmējam pa lietu. Es esmu slapšs, izbesījies, sasvīdis vienlaicīgi. Nu pat to kamera nokrita peļķē. Ņēma somu no mašīnas. Vienkārši viss ir prete, tā kā divām kreisajām rokām. Dievs, es ceru, ka mana veiksme šodien mainīsies. Pirmā pietura gadiem nemainīga. Kad dienai šī vieta saucās toaletē, Subways, kafijā vai enerģijas dzēriens. Alis aizmirst manas enerģijas dzēriens leduskapī. Braucu, es nezinu, kā es turos vēl. Šausmīgi lēna satiksme. Mēs arī visu laiku brauksim uz 70 km/h. Tad fūres bija, tad apdzīt nevarēja. Tagad armijas ekipāžu brauc pa priekšu. Es esmu tā nogurs, mēs neko neesam nobraukuši. Un jau dead. Pūkstens 2:30, it kā ir normāli. Bet vajām bišķi ātrāk pabraukt. Mums no 70 vilkties tik grūti ir. Paķēra savu vienu mazo Subway, kā vienmēr. Vienu Monster kafiju negribējās, nako stoli gribēsies. Kāpēc lietuvieši ir tik dusmīgi? Katru reizi, kā mēs šeit esam, gan pie kases degvielas uzpilt. Tiešām katru reizi to. Un šis to atnāc. Jā. Kāpēc tu kaut ko sūti? Kāpēc viņi tik dusmīgi? Viņš man nekā iedeva, viņš man uztaisīja, viņš saka, kāds vegetables, es saku, tur salā tomātu, viņš tā, bye. Viņš tā kā nometa, ņēma ejam projām. Es nesaprotu. Man kaut kāda seja, dupša seja, man ir kaut kāds, es pēc asshole izskatos. Pie kases vispār, ne labdien, ne uz redzēšanos. Es tur labas dienas, āču, vēl kaut ko viņš vispār pofīgi, ej projām. Es tāpēc nemaz neies noliku šokolādīti, neziņo, ko es kā nepaņems noliku. Viņš pat neapskatījās uz mani, viņš paņēma. Jā, dīvaini vien tā apklāt. Mēs nerunājam normāli. Man tas Circle K man izlutinājis Latvijā. Viņa tāda ir. Tā līst, ka fūris pilnīgi bremzē. Kamerā vienmēr izstāsta, ka ir labāk. Realitātē neko neredz 20 metrus uz priekšu. Visu laiku šādi. Spīd saulīt un pēkšņi mēs iebraucam pilnīgi ārpat, pasties, kā viņš met augšā ūdeni. Mēģināšu viņam pabraukt garām. Tā paliek labāk. 95, 5,94 un dīzelis es neredzēju, bet bija kaut kāds 6,20. Tas ir kaut kāds 1,50, 1,60. Tā kā degviela joprojām ir super lēta. Lētāk nekā Lietuvā. Lietuvā visur bija 1,62, 1,72, 95. Tā kā var paciesties līdz Polijai un liet pilnu bāku droši. Tik spēcīgi zibeņoja, ka es ieslēdzu kameru, pavērsu uz kreiso pusi, cerībā ieraudzīt, ka varam nofilmēt, kā mums te iet, kā tas zibeņo. Un sanāca izbraukt un caur tiltam, babām! Varēja pamanīt to svītriņu debesīs. Mēs esam sasnieguši Varšavu, bet mēs esam tādā dīvainā vietā, kur mēs nekad neesam bijuši. Un rakstīts ir, ka ieeja esot pie velosipēdu veikala. Te nav nekāda velosipēdu veikals. Kaut kāds riepas mētājs. Wild boars are knocking over garbage cans. Please close the gate. Meža cūkas apgāžot miskastes. Un šeit mums bija jānoparkojas. Kur ir bicycle shop? Pareizās durvis kods nostrādāja. Nācās ar pirkstiem izķeksēt atslēgas. Tāpēc, ka dulburi pateica, ka paskastīt ir vaļā. Paskastītē kods virsū stāv. Vai arī mēs esam idioti un nesaprotam, kā viņi atslēga. Nē, viņi nevar taisīt. Labi, es izķeksēju.
Labi, kad nazas bija kā vienmēr man kabatā. Jēzus, cik sāpīgi. Tāds nogurumiņš, tik ilgi nācās braukt. Sastrēgumu iebraukajot Varšavā. Pieliec pusstundu pie brauciena klāt. Viņam vajag uzrakstīt, vecīt to paskastīt, ir aizslēgt. Mums tāds super numuriņš mazais. Es nenotiekāk te kāds guļu. Jā. Bet cik bija cena par šo? Es neatceros. 37 eiro. Uz maksas ar balkonu. Ar balkonu, varam iet kurčīt. Un ārā ir, neticēsiet, pulkstens ir 7:20, 8:20. Un ārā ir plus 30 grādi. Labais. Mašīna mums stāv reku tūr. Pēc idejas mēs varbūt viņu varam likt lejā, bet no sākuma man nenolasījās, kur var nolikt mašīnu. Un mums nelīmējas kopā, mēs braucām un runājām. Tā kā mēs paskatāmies, tad līdz Varšavai sanāk ir 7 stundas, tur vēl kaut kas. Mēs iekāpām mašīnos, parādīja 6 stundas jābrauc. Tur kaut kāds 600 km. Man sanāk 800 km. Un daudz vairāk stundas. Kāpēc vienmēr tā ir? Tā, tas strādā. Kāpēc leduskapis nestrādā? Leduskapim vajag uzgriezt. Tā viņš ieslēdzās. Vai viņš vienkārši nestrādā? Nu labi, leduskapis nestrādā. Nu ir vanna. Ir pat veļas mašīna. Pa 37 eiro tas ir apbrīnojami. Mums pat ir teikana un pat ir televizors, kurā neko nerāda. Labi, ejam uz žapku, kamēr kaut kas vēl vaļā. Te rekur noliks, tas ir skaidrs, ka šeit ir ļoti karsts, iestāv lielais ventilators. Happy, mums ir pilns žapkas maisiņš labumiem. Mēs bijām medībās. Jo ir svētdiena, nekas nestrādā. Nopirkām kjalbasu, ogorki kišonie un pivīt Ervīnam augstu. Mans uzvaras dzēriens Harnasiņš. Un Hannai čupīts. Un mēs esam tādā rajonā, neteicu, mēs neesam bijuši. Principā visas mājas ir rindu mājas, divstāvīgas, un mēs esam ļoti tālu no centra, ļoti tālu. Tik tālu, ka mēs vispār izbraucām ārā no Varšavas. Man liekas, mēs esam kaut kādā vola. 2 vai 3 stāvi un tādi. Es pagriežu otru pusi. Reku, šī ir mūsu mājiņa. Iela, man liekas, saucās Varšavas. Jā, man tagad objektīvs tas platleņķi neredzēs tik tālu. Nu, tie, kas skatās televizoru, redz. Visas ir rindu mājas. Un viss ir tāds ļoti kompakts. Bet forši. Rekāls rādīja, ka tur augšā, ka tur otrajā stāvā pārdod dzīvokli 225 kvadrātmetri. Te mēs nokām mašīnu. Tā, kaut ko vajag no mašīnas vēl vajag, vai ne? Labi, mēs tik nometīsim mantas. Tādas ir mūsu vakariņas Polijā. Kjalbasā, ogorki kišonī, kā jūs teicu, atkārtojos. Un viss. Un poļu pivīts vai sīdes. Izlasīsim tīt uz balkonu. Viņiem ir labākās desas, mēs atļaujamies šeit grēkot ar cūgais vienkārši norīšanos. Ka viņiem viss, tam liekas, vispār neeksistē. Bet viņiem ir labākie gurķi, ja kāds nezin vēl. Reku šis nosaukums, tie ir skābēti gurķi. Poļiem ir paši labākie. Desa, es teiktu, viņi Čehi tā, bet šīs ir mūsu stila poļu vakariņas. Grīzē vienmēr. Sāk strādāt? Nē. Es piesitu tur bišķi netīšām ar kāju. Mums viņš sāk dūt. Nu, re? Viss super netīšā. Anna skatās mutens, bet tuliņ būs jābeidz. Tā, gribos vienmēr. Un vēl, kas zina vai nezina, pērciet, kad karsts īpaši bezalkoholiskais alus
ar greifrūtu vai kaut kādiem citiem. Es esmu daudz reiz tur teicis. Neesmu redzējis, ka kāds liktu storijos, stāstiņos. Šis ir super dzēriens. Tā nav kola, tas ir bezalkoholiskais alus ar garšīgu. Tik labi iet iekšā un palīdz neatūdeņoties, man tā šķiet. Bet baigi garšīgais un, nezinu. Šitas ir stāps, ko mēs vienmēr vedam mājās, jo Latvijā viņi gandrīz vai nav bezalkoholiskais alus ar garšīgā. Viens varbūt ir 2, bet tev vēl jāpameklē. Viss, es domāju, vai ne? Nāc kadrā citādi, es visu laiku viens kaut ko, kur ekrāns ir. Es gribu ēst. Jā, mēs ēdam. Tagad uztaisim šeit to thumbnailu. Varbūt te būs. Paņem to paplāti. Paplāti būs vēl krutāks thumbnails. Paplāti. Dēlīt. Kaut kāds kosmos dēlīt. Pagad. Tur nometīt zemē visu. Nē, es noņemšu. Nē, es domāju, es paplāti. Nemet zemē. Šādi tev mēs tā kā, un nosaukums būs, esam sasnieguši Poliju, nemet Varšavu. Super. Viss, paldies. Pīsiņš šeit kaut kur parādās QR kodiņš. Mēs turpinām vākt kraikasītē, lai mums šis ceļojums izdodas pēc iespējas garāks, un mēs varētu filmēt, montēt un rādīt jums. Es tiktu uzaidīšu, mēģināšu ielādēt failus. Domāju, ka mēs daudz neesam filmējuši, šodien vēl ir laiks, jo 8 vakarā, 9 pēc mūsu laika. Es vēl neesmu pārgurs, varam paēst, pastrādāt un tad ir gulēt. Un rītdien vedīsim jūs uz piena bāru, Alis teica vismaz. Kas ir piena bārs? Es vēl nezinu, uz kuru, bet vedīsim. Kas ir piena bārs? Tas ir kaut kāds vēsturiska ēstu, bet no iz vēstures lapām. Tāds pašmaz, ka bija Rīgā Lāsīta, vai ne? Kur gāja visi buhāt. Tikai šeit mēs iesim ēst, nevis buhāt. Jā, tur nebuhāt, tur ēd. Nu jā. Viss. Pīsiņš.